Progresijas metodes, kustības amplitūda. Kustības amplitūda ir kustības apjoms, ko tavs locītavs veids vingrinājuma izpildes laikā. Jo lielāka kustības apjoma tavs locītavs veids, jo lielāka kustība amplitūda. Šī progresijas metode izskatās šādi. Ja pagājušajā nedēļā tu darīji 10 atspiedienus uz zemes, tad šonedēļ tu vari darīt tos pašus 10 atspiedienus, bet paaugstināt savus plaukstus 5 cm virs zemes. Protams, starp tavām plaukstām vajadzētu būt tukšumam, lai tu arī varētu nolaisties zemāk. Ja tu paaugstināsi savus plaukstus uz vienas virsmas, tu tikai samazinās pretestību, kas noteikti nav progresijas metode. Par cik pretestība paliek nemainīga, bet kustības amplitūda palielinās, šī progresijas metode ir ideāli piemērota lokanības attīstīšanai. Kāpēc? Lokanība ir iespējamais kustības apjoms konkrētā locītavā, un palielinot kustības amplitūdu, tu palielini iespējamo kustības apjomu konkrētā locītavā. Protams, šis ir tikai tad, kad tu arī izpildi vingrinājumu līdz savam kustības amplitūdas limitam. Ja tu palielinās kustības amplitūdu no ceturtdaļas no atspiediena uz pusi no atspiediena, tu nekļūsi lokanāks, jo pusi no atspiediena noteikti nav tos lokanības limits, ja vien tu neatgūsties no kādas smagas traumas. Tu attīstīsi citu īpašību, kas ir nākamais pielietojums šai progresijas metodē - muskuļu masas attīstīšana. Palielinot kustības amplitūdu, tu aktivizē vairāk muskuļu šķiedrus dažādākos leņķos un palielina laikzemes slodzes, kas tev var palīdzēt attīstīt muskuļu masu. Un visbeidzot, pēdējais pielietojums šai progresijas metodē ir traumu riska mazināšana. Kāpēc? Traumas bieži notiek tad, kad izpildi pārāk lielu kustību amplitūdu ar pretestību, kurai tavs ķermenis nav gatavs. Ja tu visu savu mūžu esi darījis atspiedienus līdz pusē un pēkšņi izdevumā uzkrāmēt 20 kg savus mugurus un paaugstināt savus plaukstus 5 cm virs zemes, satraumēšanās risks būtiski palielinās. Protams, tas tāpat ir zems, bet tas noteikti ir daudz augstāks nekā, ja tu pakāpeniski pieradinās savu ķermeni pie arvien lielākas un lielākas kustības amplitūdas. Ok, bet cik strauji man vajadzētu palielināt kustības amplitūdu? Es tev ieteiktu palielināt to par 2 līdz 4 cm nedēļā, un kāpēc pāris nedēļām tu vairs nevari to palielināt, paņem atslūdz nedēļu un atkārto. Īsumā sakot, kustības amplitūdas palielināšana ir piemērota lokanības attīstīšanai, muskuļu masas attīstīšanai un traumu riska mazināšanai. Ja tavs mērķis ir spēks, spēka izturība, jauda vai tehnika, tad tā tev nebūs piemērota, jo šīs īpašības jātrenē ar nepieciešamo kustības amplitūdu jau no paša sākuma. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par nākamo progresijas metodi - stabilitāti. Čau!